Sveicināti, cienījamie skatītāji, sveicināti arī radioklausītāji mūsu programmā, kas veltīta Jēzus līdzībām. Šī ir īpaša reize, jo mēs šajā raidījumā jau pārunāsim kopā 30. līdzību, kura ir atrodama evaņģēlijos. Un šajā reizē mēs to darīsim kopā, kā parasti, ar mācītāju Uldu Liepiņu. Prieks tikties. Un mūsu šīs reizes viesis studijā ir mācītājs Gunts Bukalders. Sveicināti. Mani sauc Girts Rozners. Un mūsu šīs reizes līdzība ir no Lūkas evaņģēlija, un tā ir 10. nodaļa, un es lūkšu mācītāju Gunti arī nolasīt šo līdzību. Es lasīšu no 25. panta. Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt sacīdams: Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja: Kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja: Mīli kungu savu dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: Tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja: Un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja stāstīdams: Kāds vīrs bija ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās. Tie viņu aplaupījuši un sasituši atstāja pusmiruši guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams nonāca pie viņa, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļu un vīnu, un uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā izvilcis 2 denārijus, viņš iedeva to viesnīcniekam un sacīja: Aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnāc, es tev to atdošu. Kurš no šiem 3 tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāju rokās? Viņš sacīja: Tas, kas parādīja viņam žēlstību. Un Jēzus viņam sacīja: Ej un dari arī tāpat. Jā, paldies. Ko mēs redzam atkal? Vienu skaistu stāstu, ko Jēzus meistarīgi stāsta. Un tu šo līdzību iekļauj tādā mazliet plašākā kontekstā, ļaujot mums arī redzēt to iemeslu, kāpēc viņš stāsta šo līdzību. Un man tas pirmais jautājums bija varbūt nedaudz par šiem tēliem, par šīm darbojošamās personām, kas līdzībā ir parādītas. Tātad mēs tur redzam levītu, mēs tur redzam priesteri, un mēs tur redzam arī samarieti. Un par šo cilvēku, ap kuru tā darbošanās notiek, mēs neko nezinām. Tur ir teikts tikai kāds vīrs ceļoja, un tad viņam tā gadījās. Bet kā mēs varētu paskaidrot, kāpēc Jēzus lieto tieši šādas personas un iesaistītās personas, šīs lomas? Vai tam ir kāds nodoms, ka viņš tādas ir izraudzījies, vai tas ir tīri nejauši? Protams, Gunts izlasīja kontekstu. Un kontekstā mēs redzam, tāpēc, ka jautātājs bija rakstu eksperts, un viņš arī bija ļoti meistarīgi atbildējis tādā mīlestību uz Dievu, mīlestība arī uz savu tuvāko. Un tad bija jautājums, problēma šim ekspertam. Kurš ir mans tuvākais? Un tā jau ir izteikti sadzīviska tāda lieta cilvēkam. Tātad pārslēgšanās no teorijas uz tādu praktisko. Jā, es nezinu, vai praks vai nepraks, bet vienkārši tā ir saskara cilvēkam ar cilvēku. Kurš te ir mans tuvākais, vai ne? Cilvēks cilvēkam. Un tāpēc Kristus arī šādā veidā rāda gan priesteri, gan levītu, un viņš izvēlās zamarieti, lai rādītu, kā katrs no viņiem tur tiek galā ar cilvēks cilvēkam. Bet tad tas priesteris levīts ir izraudzīts, lai kaut kādā veidā šis rakstuzinātājs arī varētu pirmajā brīdī identificēties ar viņiem, jo tie ir rakstuzinātāji, vai ne? Bet, Girt, paskaties, kā tur sanāk, jā? Tas rakstuzinātājs, rakstmācītājs un eksperts
viņš ārkārtīgi perfekta atbildi. Tik perfekta, ka Kristus sacīja, tad jau viss kārtībā, ja tu esi atbildējis perfekti. Bet kaut kādu iemeslu dēļ viņš ir vēl gudrāks, jā? Ka viņš paprasīs Kristum šādu jautājumu. Un kā jautāja, tā atbildēja. Jā. Vispār Kristus ir meistars uz atbildēm, to mēs esam ievērojuši, ka bieži vien cilvēks gandrīz vai samulst un viņam pašam ir jāatbild uz to jautājumu. Man šķiet, ka arī tas vārds samarietis šodien, ka mēs pieminam, lasām par to šajā tekstā, ko mums izsaka šis vārds? Teiksim, ja mēs runātu par priesteri vai levītu, tur mums vēl kaut kāda nojausma ir. Jā, teiksim, mēs šodien varētu teikt, varbūt mācītājs arī vai priesteris citā konfesijā, bet samarietis. Šodien mums tas vārds neko neizsaka. Un man liekas, kad lasot līdz ar to šo tekstu, mēs sevi mēs nespējam identificēt ar samarieti neko īpašu, un līdz ar to mēs to stāstu raudagāmies mazliet citādāk. Mēs skatāmies uz to, ko mēs saprotam. Un tādā veidā mēs šo stāstu varbūt padarām kaut kur citādāku, nekā viņš sākotnēji bija domāts. Jo tātad mums tas samarietis vairāk asociējas šodien ar labā samarieša viesnīca, labā samarieša slimnīca, kaut kas tāds, kas dara kaut ko labu, un tad mēs arī sevi pieskaitam pie šī labā samarieša. Mēs esam tie, kas to labo dara, ja? Un man liekas, te arī sākas tā problēma, ka jo Jēzus jau nepiedāvāja šim rakstu zinātājam kļūt par to labo samarieti. Viņš viņam būtībā piedāvā šo piekautā jūda lomu, ka viņš tagad guļ grāvī piekauts, un no grāvi skatās uz augšu pēc palīdzības, un kurš tagad tev šķiet tas tuvākais tajā kontekstā. Un tad tā visa pasaule no grāvja perspektīvas izskatās pavisam citādāk. Un atgriežoties varbūt pie šī samarieša, toreiz, kā mēs zinām, starp šīm divām tautām, jūdiem un samariešiem, viņiem bija gadsimtiem ilgs naids savā starpā. Tas varētu būt tāds atslēga moments, ka īstenībā samariešu parādīšanās šeit ir nepatīkama klausītājiem. Jā, un tātad tur bija naids jau ilgu laiku starp šīm abām tautām. Un kas ir pats varbūt tas interesantākais, ka abas tautas uzskatīja, ka viņas ir Dieva izredzētās. Jūdi uzskatīja, ka viņi ir Dieva izredzētā tauta, un lūk, viņiem ir templis Jeruzalemē. Samarieši uzskatīja, ka arī viņi ir Dieva izredzētā tauta, lūk, un viņiem ir arī savs templis, ja, un tad abiem ir raksti, ja. Un jūdiem tātad ir Mūzes un pravieši un psalmi vai raksti vienkārši, un samariešiem savukārt tās ir tikai 5 Mūzes grāmatas. Viņi uzskata, ka lūk, tiem jūdiem tur ir apokrifi klāt vēl pielikti, ja, tie pravieši un tā tālāk, tie ir gandrīz kā apokrifi priekš viņiem, ja. Un tad ir, ka Dievs ir izredzējis tieši viņus, ja, un tie pārējie ir nešķīsti Dieva acīs. Un kā var būt, kad Dievam var būt kaut kāda labvēlība pret to, kas ir nešķīsts viņa acīs. Un no vienas puses mēs jau arī atceramies Bībelē šis skaistais stāsts, kur Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā, kur Jēzus aiziet uz Samariju, pie šīs samarietes satiek pie Jākaba akas, un tur šis skaistais stāsts ir, kā viss ciemats beigās iznāk un uzņem Jēzu. Un šķiet ļoti jauka, bet šeit pat, ja mēs pašķiram Lūkas 10. nodaļas vienu nodaļu iepriekš, 9. nodaļu, tad tur ir tāds, no 51. panta, tur ir tādi ļoti interesanti vārdi. Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, viņš, tas ir Jēzus, droši vērsa savus vaigu uz Jeruzalem, lai dotos turp. Un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu viņam naktsmājas, bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzalemi. To redzēdami mācekļi Jānis un Jākabs sacīja: kungs, vai gribi, lai mēs pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Elija darīja? Jēzus apgriezies, tos apsauca, un viņi gāja uz citu ciemu. Un man liekas, šeit arī zināmā mērā ir tāda kā atslēga pašā Jēzus attieksmē. Jo
ja sākumā ar šiem samariešiem viss ir skaisti, tad beigās, tad, kad jau Jēzus kalpošana tuvojas noslēgumam, būtībā viņš piedzīvo pilnīgu noraidījumu no samariešu puses. Un viņš jau varētu teikt, varbūt Jānim Jākabam taisnība, es te tā pūlījos viņu labā, kur ir viņa pateicība, lai nāk uguns no debesīm un visu nodedzina. Bet tā vietā viņš dara ko citu. Viņš saka, viņš apsauca un aizgāja uz citu ciemu. Un tāpat kā vēlāk viņš pie krusta lūdz tēvs piedot tiem, jo viņi nezina, ko tie dara, tā arī šeit viņam šīs dusmas, naids nav risinājums priekš viņa. Tātad viņš izvēlas piedot. Un man liekas, ka šeit ir tas interesantākais, ka šajā kontekstā ar šo rakstu mācītāju Jēzus vēlas ne tikai mainīt šī cilvēka perspektīvu uz to, kurš tad ir mans tuvākais, bet vēl vairāk, kā uzlabot vai atjaunot šīs sabojātās attiecības starp divām blakus esošām tautām. Un pirmais solis šeit ir jauns stāsts, kur viņš izgudro tagad, kurā ienaidnieks, būtībā vislielākais ienaidnieks pēkšņi ir varonis. Jā, tas tuvākais sanāk, tas palīgs viņam. Jā, bet tas ir, es tā vienmēr domāju uzreiz par to, kā cilvēki arī uztver šo stāstu. Tā pirmā vilšanās droši vien tiem klausītājiem bija tajā brīdī, kad parādās priesteris un parādās levīts, un viņi izgāžās tajā notikumā. Ja? Un es domāju, ka tādi jūtīgāki cilvēki jau tajā brīdī sāk šķīvi skatīties uz Jēzu, jo viņš, tā teikt, diskreditē šīs svarīgās pārstāvis šīs svarīgos tautas. Bet tad nākošā brīdī viņi varbūt gaida, ka parādīsies kāds cits parādīsies, ar ko viņi varēs, tā teikt, identificēt sevi. Un parādās šis samarietis, kas, kā tu izskaidroji mums, ir vispār tautas tāds ienaidnieks kopīgs. Un kā mēs varētu vispār saprast, kāpēc Jēzus tā rīkojās, kāpēc viņš izmanto tādas šoka terapiju, tādas tik provocējošas, tādas pavērsiens, kas cilvēkiem liek tā kā sadurties un justies ļoti varbūt arī nekomfortabli, ka tāds stāsts it kā padara, kā tu saki, ienaidnieku par tuvāko pēkšņi. Kristu ir tāda lieta, ka viņš ir Dievs. Un Jāņa evaņģēlijā pašā sākumā ir sacīts, ka viņš cilvēks pazina. Ka viņam pat nevajadzēja to sistēmu, kas mums ir citam pasakam, kāds ir un kāds viņš nav. Un tas ir tā vietā, kur viņš bija Jeruzalemes templi, tur tīrījis un tie cilvēki tur tā. Viņš izvēlējās šo piemēru, un man tomēr druscītiņi tā kā šķiet ir pamatojums uzskatīt, ka tas nebija Jēzus izdomāts sižets. Tas bija notikums. Labi. Ka tā tiešām notika. Jā. Un ļoti iespējams, ka tas rakstmācītājs zināja, ka tā notika. Varbūt, ka viņš... Jā, un jo Kristam ir tas stils tāds, viņš tā dara. Viņš runā par lietām, viņš vispār patiesība ir. Un viņš apstiprināja jau rakstmācītājiem zināmo patiesību, jo kāpēc man tāds viedoklis ir? Tāpēc, kad rakstmācītājs nāk pie Kristus, ko man vēl darīt? Ko man darīt? Tad viņš ir jau gatavs uz milzu darbību augstāk mēģi labad, vai ne mūžīgi dzīvot. Un tad Kristus tūdaļ pievērš uzmanību lielai autoritātei, rakstiem, un viņš ir atbildējis. Un tagad, kā saka, tur notiek tālāks tas sižets, un Kristum ir veids, kad, tu nezini, kurš tavs tuvākais ir. Ļoti iespējams, ka tas bija rakstmācītāja piedzīvojums. Ļoti iespējams, ka tas viņš tieši to bija piedzīvojis. Jo, ja uzmanīgi lasa Lūkas evaņģēlijā, tad, kad Kristus viņam jautā, kā tev izskatās, kurš bija tuvākais viņam, viņš atbild. Tas, kas parādīja žēlsirdību. Es šeit saklausu, vai tas rakstmācītājs varbūt pat nožēlo, ka viņš nav parādījis žēlsirdību. Varbūt, ka viņi vienkārši intelektuālais tas spēja izspriest, kurš ir un kurš nav, vai neparādījis žēlsirdību. Viņš pēkšņi tā, bet tur ir tāds, tas rakstmācītājs ir aizrauts, tas stāsts viņu ir ļoti ietekmējis.
Un tāpēc man šķiet, ka tieši Kristus, ka viņš runā patiesību, ja, kad pie zamariešiem šis jautājums bija labākā stāvoklī nekā pie jūdiem, kuriem viss bija pareizi un sadalījuši farizēji bija, tur taču bija tautu nicināšanas un pa slāņiem sadalītas, un tā kā, es domāju, Kristus vienkārši runāja patiesību. Nu, es atceros, ka tu kādreiz stāstīji vienu situāciju, kas šo svētrunu tu runāji kādai krieviski runājošai publikai. Un tad tu izmantoji, mēģinot viņiem tā kā ļaut sajust to sajūtu, kādu toreiz bija pieminot samarieti, arī viņiem sajust šo sajūtu ar piemēru, ka labais Krievijas armijas kaujinieks Donbasā palīdz kādam ukraiņu karavīram, un ja publika ir ukrainiski domājoši, tad viņam kā tas izklausās, kad ir labais Donbasa kaujinieks, kurš palīdz, ja? Jā, es domāju, te ļoti daudz mēs varam vilkt līdzīgas paralēles, ja? Es domāju, gados vecākiem latviešiem, kā izklausītos, piemēram, tāds salikums labais čekists, ja? Vai savukārt krievu tautības cilvēkiem labais SS virsnieks. Tas, man liekas, tas ir tas, kas mums pēkšņi tā kā zibenšautri iziet cauri, mums neiet kopā šie vārdi. Tautas apziņā kaut kur, ja? Un katram jūdam dzirdot vārdu samarietis, viņam jau iekšā droši vien, kā saka, dusmas vai naids vai kaut kas tāds parādās. Kur ne vēl dzirdēt vārdu labs un samarietis vienā teikumā kopā, man liekas, pirmoreiz mūžā kaut ko tādu dzirdēja. Nu jā, tas ir skaidrs. Tas ir tas šoks, kas tev liek aizdomāties dziļāk un ko tu nevari aizmirst. Un reizēm, kā tu teici, kāpēc Jēzus to darīja, man liekas, reizēm Jēzus izmantoja šo šoku terapiju, ka tu dzirdi kaut ko tādu, ka tu vēl gadiem ilgi nespēji to aizmirst, un tu domā par to, un tu atceries to. Kā citā reizē Jēzus teica, kas neēd manu miesu un nedzer manas asinis. Kaut ko tādu pateikt jūdiem, kuriem ir no mazotnes mācīts, ka nekādas asinis nekad mūžā, ja? Un pēkšņi kaut ko tādu publiski pateikt. Viņi šokā visi bija par tādu runu. Un tajā pašā reizē tas liek tev domāt, ko viņš ar to gribēja pateikt. Jā, nu, bet skaidrs, ka līdzības tā centrālā doma ir tā žēlsirdība. Ja? Protams, te ir tas apakšējais vai visējais slānis, ka ir tādi, kuri uzskata sevi par labiem, un kuri ar savu vārdu sasaista visas labās lietas šajā pasaulē, un pēkšņi parādās kāds sliktais, un izrādās, ka viņš ir labāks par tiem labajiem, ja? Viņš spēja parādīt žēlstību un žēlsirdību, un tie, kuri ir tie vislabākie un teicamākie visās citās lietās, pēkšņi nav spējīgi. Nu, tas jautājums līdz ar to, ja centrā ir šī žēlsirdība, ar ko šis stāsts, tad mēs teiktu atšķirās no tāda vienkārša aicinājuma. Esiet žēlsirdīgi. Vai viņš neatšķirās? Vai tas tomēr ir tāds vienkāršs stāsts galu galā par to, ka mums ir jābūt žēlsirdīgiem? Nedrīkstam paiet garām tam, kurš guļ ceļmalā sasists. Man liekas, ka te ir tas jautājums ir par to, kas mums ko nosaka dzīvē. Jo bieži vien mēs, kā ticīgi cilvēki, sliecamies domāt, ka ticība nosaka to, kas ir labs un kas nav. Un ja mēs šo jautājumu uzdotu šim piekautiem jūdam, pirms pie viņa vispār kāds pienāca, un jautāt viņam, kā tev šķiet, kurš ir tavs tuvākais? Vai viņš gadījumā neatbildētu, man šķiet varbūt kāds levīts vai priesteris, nu katrā ziņā jūds. Un pēkšņi dzīvē izrādās citādāk tas viss ir, ja? Un tikai pēc tam vēlāk, kad viņš guļ tīros palagos pārsietām brūcēm ar uz priekšu apmaksātu rēķinu, viņš var izvērtēt, bija taisnība tam viņa pieņēmumam vai nebija. Un tad pēkšņi izrādās, ka tuvākais ir tas, kas izrādīs žēlsirdību. Un man šķiet, šeit ir tāda divvirziena iela. No vienas puses ticība mums saka, kas ir labs, kas nē, bet no otras puses dzīve arī parāda to, kas ir labs un kas nav. Un tas savukārt reizēm liek mums varbūt arī mainīt, modificēt, kā saka, šo ticības uzskatus,
ko mēs atzīstam par labu un ko nē. Un šim cilvēkam, acīm redzot, bija jāmaina šie uzskati, kad varbūt nevis tautība nosaka, kas ir tuvākais vai ticības apliecība, bet pēkšņi izrādās, ka tā ir žēlsirdība. Mēs it kā šajā līdzībā tā kā nolaižamies no tādām deklarācijām un ticības apliecībām no tāda augsta līmeņa uz tādu vienkārši cilvēku attiecību līmeni, kurā īstenībā reizēm lietas pavisam savādāk atklājās. Ja? Kad varbūt mēs dzirdam skaistus vārdus un skaistas ticības apliecības un pasludinājumus dažādas, ja? Bet tad tur tas viss arī beidzās, ja? Tā kā tas beidzās levītam un priesterim. Redziet, jautāt, kāda ir galvenā doma? Man šķiet, ka galvenā doma šajā stāstā ir savā vislielākajā ienaidniekā saskatīt savu tuvāko. Un te ir tas jautājums, vai tas laikam viņš arī to spēs un vai mēs to spējam. Bet tas laikam jau tomēr ir tas lielākais kristietības izaicinājums, ko vienmēr ir kristietība arī teikusi, ja? ka tas ir iespējams. Un cilvēki, kas ir spējuši tā izdarīt, tās ir fantastiskas arī liecības par to, kā cilvēki ir varējuši arī varbūt piedot un vēlāk piedzīvot par to, ka tiešām mainās kaut kāds priekšstats par citiem cilvēkiem, kurus sākotnēji domāja kā ienaidniekus. Ja, un būtu varbūt, ja nebūtu tāda kristīga pārliecība, būtu jau tas cilvēks atraidīts, ja, bet dēļ tā, kad ir šī kristīgā pārliecība un tā spēja tomēr caur tai čaulai saskatīt to, ka tur varētu būt arī tavs tuvākais, ir kaut ko mainījis mūsu dzīvē. Ko lai saka, vēl raidījuma noslēgumā man bija tāds praktisks jautājums, ja, kad, ja mums gadītos arī kāds saruna ar kādu gudru raksturmācītāju vai zinātāju, ja, un viņš mums uzdot varbūt arī jautājumu, ko man darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Labi, varbūt tas nebūtu gudrs raksturmācītājs, varbūt vienkārši kāds cilvēks, kurš meklē atbildes uz jautājumiem. Vai mēs stāstītu šo līdzību, vai tā atbild uz šo jautājumu, ko man darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Līdzība atbild ļoti daudz jautājumus. Un kā jau mums citos raidījumos, tas ir, mēs nonācam pie slēdziena, kad līdzība atbild daudz jautājumus tad, kad skata to kopu ainā. Un šī gadījumā, ja tikai uz līdzību pašas tu koncentrēs, tu visāds detaļas. Bet, ja uz saturu, tad tā ir žēlastība, žēlastība, žēlastība. Un Bībele atklāja, ka vienīgais ceļš, kā grēks sadauzīts un iznīcināts cilvēks, tā ir Dieva žēlastība, cita nav. Un tāpēc arī Kristus kalna svētdienā arī aicina, lai mēs esam žēlsirdīgi. Tie, kas būs žēlsirdīgi, tāpēc, ka mēs nesaprotam, ko tas nozīmē, ka Dievs vispār par mums apžēlojās. Un līdzība atbild ļoti daudz ko. Varbūt viņa nav lietojama primitīva, ja tu tagad tik stāstīs vienu to pašu, ja, bet saturiski noteikti. Un ir viena cita problēma tagad pasaulē. Nežēlība ļoti ņem virsroku. Tehnokrātija. Vienaldzība pret otru cilvēku, ka otrs ir cilvēks. Un dažreiz pat necen šo līdzību. Uzskat, ka tāda veco laiku sentimentālisms ir. Bet tas nav sentimentālisms, tas ir Dieva dēls, un tā ir viņa pozīcija, un tā viņš uzskata, lai kā viņu necinātu par to. Es vēl gribētu šeit pieminēt 2. korintiešiem, ko Pāvils raksta 5. nodaļā, 19. pantu. Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņa pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Un man liekas, šeit ir tā kristietības būtība, tātad kā mēs izlīgstam ar citiem cilvēkiem, kā mēs veidojam jaunas attiecības, kā mēs šo ienaidnieku spējam pieņemt un mainām šīs attiecības. Un es varbūt šeit atkal pieturas pie tāds uzskatu, ka varbūt ka tas viss tās, ko Jēzus izgudroja, bet kāpēc viņš to dara?
Tas ir pirmais solis izgudrot stāstu, kurā tavs ienaidnieks ir varonis. Ja? Un tagad pamēģini stāstīt šo stāstu, ja? Kurā tos ienaidnieks ir varonis. Un tas tevi maina. Ja? Tas ir pirmais solis, kas lauž šo stereotipu, varbūt attiecības, ka jums parasti tā tendence to pretinieku ir demonizēt. Un tad, kad viņš ir demonizēts, tad ar viņu var darīt, ko grib. Bet pēkšņi viņš ir varonis. Un tad, ko iesākt ar varoni? Un tad, man liekas, šeit sāks tas, ko Kristus saka. Ja? Tad ej un dari arī tu tāpat. Un tas ir tas, man liekas, kur vajadzīgs viss evaņģēlija spēks, lai tas notiktu. Jā. Nu, ko, paldies par šo sarunu, brāļu. Mēs paskatījāmies uz šo līdzību mazliet no tādas netradicionālas puses šajā reizē. Lai gan vienmēr jau paliek arī tas tradicionālais skatījums uz to, ka samarietis bija vienkārši labs cilvēks atšķirībā no tiem, kas domāja, ka ir labi, bet īstenībā nebija labi. Un es dzirdēju arī viedokli, ka vispār, ka mēs varētu teikt, ka Jēzus ir šis te labais samarietis, vai ne? Ka būtībā tā ir līdzība arī par viņu, kā viņš rīkojās iepratī visiem cilvēku gudrībām un visiem cilvēku aizbildinājumiem, kur daudz un biezā slānī viss kaut kur parādās, kad ir kādas problēmas. Jēzus vienkārši darbojās, un tāds viņš ir, un viņš saka arī mums ej un dari tāpat. Labi, paldies par šo interesanto sarunu un par pārdomām, un šajā reizē mums ir jānoslēdz arī šīs līdzības pāruna. Un es saku paldies mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos un saredzēšanos. Un paldies arī Guntim Bukalderam. Un mēs ceram, ka būsiet arī kopā ar mums nākamajā reizē, kad pārunāsim kādu līdzību no Mateja evaņģēlija, un mūsu studijas viesis būs mācītājs Ivo Roderts. Saku jums paldies, ka bijāt kopā ar mums, uz sadzirdēšanos, uz saredzēšanos arī turpmākajos raidījumos. Visu labu! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un skatījāties šo pārraidi. Ja jums tā patika, atzīmējiet, ka jums tā patika, variet rakstīt savus komentārus un ieteikt to saviem draugiem.